Bieži vien cilvēkiem, kas grib izmantot mālu būvniecībā, šķiet, ka mālam jābūt ar kaut ko ļoti īpašam. Patiesībā Latvijā ir ļoti, ļoti daudz māla, kuru var atrast, un viņš ir absolūti pietiekams celtniecībai. Varētu pat teikt, ka pārāk labs. Jo kas ir ķibele, vai ne ķibele, bet tā priekšrocības un trūkumi, kā vienmēr ir savstarpēji savienot, ir tas, ka mums zemē atrodamas mālas ir ļoti, ļoti treknas. Kas nozīmē, ka, lai sagatavotu apmetumus, mums nāksies diezgan daudz pievienot granti vai salmus, ja pildvielas, kas šo mālu maisījumu padarīs netik treknu, un līdz ar to viņš neplaisās. Jo, ja mēs izmantotu šādu te pašu sienām smērējot, viņš ļoti, ļoti plaisātu. Mēs varētu tikai ļoti, ļoti plānu kārtiņu uzklāt, lai viņš nesaplīstu. Nu, lūk, un tad, ko darīt, kur atrast, kā zināt, vai der vai neder? Nu, viens no tiem vienkāršākajiem variantiem ir ņemam lāpstu, ejam pļavā un izrokam bedri. Man ir gadījies redzēt lielu daļu gadījumu, ka tik tiešām šos mālus var atrast turpat būvlaukumā, tad jums nav nekur nekas baigi jāved, ir atliek tik, cik ņemt un rakt. Citreiz ir jāved, bet tad arī vajadzētu mēģināt atrast, kur tūmā kāds rok dīķi un redzēt, vai tik gadījumā viņam šajā dīķa vietā nav māls, un cilvēki labprāt jums pārdos to mālu par salīdzinoši nelielu naudu, tikai tik, cik jānoorganizē transports. Bieži vien pat mālu jūs dabūsiet pa velti, bet cena sastādīs transporta izmaksas. Te mums ir atbraucis māls no Skaiskalnes, un uzreiz bija skaidri redzams, ka māls ir labs, jo viņš ir ļoti trekns, ļoti lipīgs. Ja? Tas pirmais uzmetums acī ir tas, ka tad, kad tu viņu roc, viņš jau ir tādos kā klučos un līp kā traks, paņemot rokā, tu viegli var izveidot bumbu, un viņa ir saturīga, viņa nedrūp kopā, pat tad, ja viņa ir diezgan pasausa. Lūk, pēc tam izrādījās, ka šeit pat rokot pie bedri pie būves, atklājās, ka arī šeit ir māls, un tikpat labi mēs varējām te neko nevest un izrakt tur, un viss būtu kārtībā. Protams, nu, Skaista kalna nav baigi tālu, līdz ar to liela ķibele nav notikusi. Pēc tam būtu ieteicams šo mālu izsaldēt, un tāpēc līdz ar to mālu vajadzētu tā kā gādāt mazliet pirms būves sākšanas, jo viņai būtu labi, ka viņa paliktu bez pārklājuma, bez plēves, kad viņa lietus salītu rudenī un ziemā pēc tam ar salu viņš sadruptu. Ideāli būtu tad, ja viņš paspētu to izdarīt 2 reizes, jo tad viņš būtu ļoti viegli pārstrādājams, salīdzinoši vieglāk. Bet, diemžēl, nevienmēr tā izdodās, un tad nākās mālu sasmalcināt. Sasmalcināt, samiksēt, un viņš tāpat būs jāsamiksē, bet tas vienkārši ilgāk ies, kamēr ar mikseri rokā vai kādā tur veidā izdomā to sašķidrāšanu veikt, patērēsim laiku. Vai māls ir pietiekami trekns, var noskaidrot sekojošos veidos. Izveidojam bumbiņu. Kaut gan, kā jau teicu, Latvijā tas ir par 95%, pat vairāk varbūt, jums būs pārāk trekns. Un šo bumbiņu no tādas rokas augstuma metam zemē. Nu, vajadzētu ciet virsmu. Paņemšu ciet virsmu. Re, kur man ir dēlis. Un tagad no šīs te virsmas es metu bumbu lejā. Un ko tad es no tā visa iegūstu? Šai bumbiņā mēs labi varam redzēt, kad mana bumbiņa ir tik plastiska, ka viņā plaisas principā nav. Šeit ir ievetusies plaisiņa no kritiena tādēļ, kad es viņu neesmu izmīcījis to mālu. Pirms tam pacenšties viņu izmīcīt viendabīgu. Bet pārējā vietā mēs redzam plakana nospiedumu, kurš ir tikai deformējies, bet saplīsis, sairis viņš nav. Kas nozīmē, ka šeit ir ļoti, ļoti daudz māla iekšā. Vēl mums var palīdzēt burciņu tests. Burciņu tests ir tāds vienkāršs paņēmiens, kurā mēs paņemam pavisam nedaudz šāda te māla no zemes izrakta, ieliekam burciņā, aizpildam šitik tālu apmēram ar mālu, pēc tam pielējam ar ūdeni, ne gluži līdz augšai, bet mazliet atstatu, un samaisam kārtīgi. Samaisam, atstājam burciņu, lai nosēžās. Ko mēs redzēsim, pirmā lejā nosēdīsies grants, jeb smiltis, tad pa vidu būs māls kopā ar tādām smalkākām daļiņām un paša augšā kārta ar tīro mālu, kas nosēžas vislēnāk. Pēc tā mēs varam secināt, cik tad īsti daudz tur tā māla ir. Jāņem gan kopā priekš apmetumu, ka mums ir gan tas māls tīrais, gan māls ar smalkni, tas jau būs kaut kas. Tad mēs varēsim redzēt, ka cik daudz tās smalknes ir, kura savukārt mums būs tā kā, mazāk jāliek klāt smiltis, ja?
ja teiksim, tā proporcija varētu būt 1:3, tad mēs varbūt izmantosim nevis 1:3, bet 1:2,5, jo tur jau kaut kāda daļa to smilšu ir iekšā. Un kāpēc mēs liekam smiltis klāt? Tāpēc, lai šis te māls tāda neplaisātu, vai ne, biezākā kārtā. Nu, lūk, tā mēs uzzinām, ka mūsu māls ir ne tikai pietiekami labs, bet arī pārāk labs. Un līdz ar to mums nāksies darboties ar viņa sasmalcināšanu. Izsaldējam, pēc tam, kā jau stāstīju, liekam basēnos, izmērcējam. Izmērcēšanu vajadzētu veikt, vismaz kaut kādu pusotru, varbūt pat 2 nedēļas pirms reālu darbību sākšanas, lai viņš paspēja samirkt, lai viņš paņem un tā kā izkūst, lai kļūst mīksts un vīks, lai mēs varam vispār ar mikseru kaut ko tur izdarīt. Pretējā gadījumā mēs griezīsim ar mikseru ļoti, ļoti ilgi, līdz dabūsim līdz tādai krējuma konsistencei, ko mēs varam izmantot darbā. Nu, un tad jau atliek gatavo maisījumu sagatavošanu. Māls, grants mums vajadzīga, salmi, smalcināti. Un viss, tad arī attiecīgi pēc tā, ko mēs gribam izdarīt, atbilstoša proporcija vajadzīga. Grants. Tas drīzāk smilts, laikam, bez akmeņiem. Nē, grants ir, starp grantu un smilti ir mazliet atšķirība. Grants ir tāda rupjāka tā viela, ja tā var teikt. Smiltis ir maigāks. Jūrmalā ir smiltis, ja? Upes malā ir smiltis. Tas tāds jūrmalas smiltis. Nu, negluži, ja tu paņemsi viņu rokā un pataustīs, tu redzēsi, ka viņa ir tomēr tāda rupjāka, ja? Un granti arī būtu laba, ja mēs varam atrast tādu, kas tā kā rokā bišķiņi kož, jo viņa vairāk kož, jo viņa tie graudiņi ir nevis apaļīgi, bet ar kantītēm, ar skaldnēm, un viņa apmetumā būs stingrāka. Ja? Vienkārši sanāk, kad ir lielāki laukumi, kuriem salipt. Tur tā būtība. Šī ir diezgan apaļīga, bet, kā jāsaka, te tūmā ir karjeras ar šādu grantu un būtu muļķīgi vest pāri visai Latvijai. Viņu vienkārši mums jāzina, ka ar šo ir jāuzmanās un jāpārbauda pirms likt uz sienas, sagatavojam apmetumu maisījumu, kādus gribam, ja, proporcijas kaut kādas samaisam un uztaisam paraudziņus un paskatāmies, kā viņš žūst, kā viņš plaisā, vai viņš plaisā vai nē. Ja viņš neplaisā, varbūt, ka varam pielikt bišķi vairāk māla, jo māla vairāk pieliksim, jo cietāka virsma mums sanāks. Līdz tai robežai, ka viņš sāk plaisāt. Sataisu parasti tādus paraudziņus ar dažādām receptēm, 1:1, 1:2, 1:3, 1:2,5, 1:4, lai tu saprastu, kurā brīdī ir tā, kā ir vislabāk. Vienā galā būs pārāk ar daudz plaisām, otrā galā būs pārāk irdens, to ar pirkstu paberzēs, viņš tā kā drūp nost. Un pa vidu būs tas ideālais variants, kur tu to arī turpmāk izmanto, un tad tu zinās, cik daudz vienu, otru, trešo vielu tev jāliek. Ūdens daudzuma maisījumos vienmēr nosaka pēc tā, kad jo vairāk ūdeni tai maisījumā ieliksi, jo it kā vieglāk samaisīt. Bet no otras puses viņam ilgāk būs jāžūst, un tad, ja mēs viņu klājam biezākā kārtā, viņam ir vairāk tendence šļūkt lejā. Tāpēc tos maisījumus mēģinām turēt iespējams sausus. Protams, arī ir fakts, jo vairāk ūdeni tur iegāzīsim, jo ilgāk viņš žūs, jo viņam visam būs jāizgaro. Tā to ūdeni tā uzmanīgi, labāk no sākuma bišķiņ sausāku, un, ka jūt, ka ir pa stingru, tad pieliekam ūdeni klāt un sanāk bišķiņ mitrāks, un tad tādu varam izmantot. Bet uzreiz nevajag aizraukties ar daudz ūdeni, viņš tur šļakstās, un tad īsti vairs nav. Tad īsti atgriezties pie sausāka ir ļoti, ļoti grūti. Liekas vainī iekšā gatavo izmērcēto mālu. Izmērcēt viņu vajadzētu jau kādu laiciņu iepriekš pirms darbošanās, jo tādu, kā viņš ir tur, izmantot uzreiz nevarēsim. Viņš nav vēl, tā teikt, nav izmircis un tādā te baļā. Mēs liekam viņus pa kārtām. Kad mums atved no kaut kurienes izraktu mālu, vai tad, vai jūs paši izrokat, kad nebūs pa daudz, atnes lūdzu otru spāņu, vai izraktu ņemam. Tad mēs viņu saliekam čupās un pēc tam pārliekam tādā basēnā pa kārtiņām, kā 15 cm, 10-15 cm mālu, izklājam un saliekam ar ūdeni. Tā, ka ūdeni drusciņ pa virsu. Un pēc tam otrais daram, atkal liekam kārtu, atkal ūdens pa virsu. Cik tas basēns liels, tad tik arī tur varam eksperimentēt un izklāt, jo tāpat jau diezgan aiziet. Realtātē var arī vienkārši lielo plasmas plēvi droši vien bedrē. Es, piemēram, taisīju sev tā, kad es paņēmu OSB plāksni. Plāksnes, pareizāk būtu teikt. Un tajās plāksnēs no viņām uztaisīju basēnu. Sadzen mietiņus iekšā un plāksni, tas ir 2,50 uz 2,50, 2,50. Un augstumā, cik pusēm finieres, man liekas, ne, bet OSB plāksni ir 60 cm, ja es nekļūdos.
Nu, un tad to iekšu izklāja ar plēvi. Nu, tie stūri, tur kaut kas bišķi kaut kur skrien prom, nu Dievs, ja viņi lai skrien, nekur daudz jau neaizskrien. Un viss, un tajā iekšā es gan sijāju, redz, te ir forši tas, kad mums daudz akmeņu nav iekšā, varētu pat teikt, ka vispār nemaz nav iekšā. Man bija iekšā tāda smalka akmeņš, un tas nav tikai man vienam, ir daudziem. Un tad ir jāpārvērš šitas brīnums līdz tādam saldā krējuma konsistencei, ko var caur sietu izliet. Jo daudz grūtāk ir viņu kaut kā tādu krējumu veidā izspiest caur sietu, jo tur ir tāda smērēšana. Un jā, un tad man vajadzēs tik tālu šķidrināt, es viņu šķidrinu nolēju, un pēc kaut kādām 3 dienām, tā kā tai spainī, vai ne? Ūdens ir augšā, to tu vari nosūknēt nost. Un apakšā tev ir foršs, krējuma konsistents, pilnīgi tīrs, smuks māliņš. Nu tā to var panākt. Jo, protams, var mēģināt arī iegādāties pulvermālu, bet tādam apjomam kā priekš būvs, vajag jau daudz vajag. Tad tas varbūt nemaz nav vairs tik izdevīgi. Jo lielā daļā gadījumu veikalā var nopirkt kādu, kuram ir tikai viena asa, tā kā manēji. Ar to citā nemaisās. Ar to var ļoti ilgi darīt. Bet šitas kaut kā starp viņiem abiem vajag labi izmaist to maisot. Salīdzinoši labi. Kas mums būtu jāizdara? Mums jādabona tā masa pēc iespējas viendabīgāk, jo tie kukulīši tagad pagaidām nekas traks, bet ļoti nāc tuvāk virsējai kārtai, jo svarīgāk ir tas, lai viņš ir viendabīgs, lai viņā nav to akmenīs, kurš kā ķelli tā brauc un bak, viņš ir tādā vērā.
быстрее он выскочит. Перевес вот это. Можно, конечно, нормально. Kāda bija tā attiecība? Tu esi izstāst. Nu labi. Klusais, jaukais filmēšanas brīdis. Jā. Kas tad mums te īsti ir? Mēs samaisījām kopā šitien vienu tilpuma vienībās vienmēr mēra receptes, un mēs samaisījām kopā viena daļa māla pret pusi daļas grants, un liekam klāt 2 daļas ar salmiem. Par cik mums bija spainī apmēram šitik tālu māls, tas nozīmē, ka mēs liksim spainīt un vēl drusciņu salmus. Salmus nesaspiežam ļoti stingri, bet nu tā, ka šito neliekam apmetumā iekšā, nav lagā. Bet kas arī svarīgi, lai salmi ir smalcināti, šis tāds garš eksemplārs, bet vidēji apmēram tādi, jo tad būs daudz vieglāk strādāt. Jo ņemt tos garos, šausmīgi grūti samaisīt. Šausmīgi grūti samaisīt. Sienā jau gandrīz vai vienalga tāds pankūciņus tu ņem un līmē un izspied un viss ir kārtībā. Bet citādāk ir grūti. Šito darbiņu var uzticēt arī aparātam, bet aparāts gluži katrs neies krastā. Un kā tu redzi pēc tās konsistences, viņš betona maisītajā standarta bumbierītī iekšā
neko nedara. Viņš pielīp gar malām un riņķo. Ui, piedod. Un arī ar salmiem uzreiz nekad nebaram visu iekšā, jo būs ļoti grūti. Tad samaisīt, un viņš paliks klimpās. To mums nevajag. Tāpēc mēs darbojamies mazliet citādāk. Mēs iemaisam bišķiņu, pēc tam vēl. It kā teorētiski varētu mēģināt to darīt ar kājām. Bet vai mēģinam? Kuram ir garākas? Nē, man Kam garāks kājas? Plikās kājas, es varu to darīt. Ar plikām kājām nepagaid, tad tev bikses būs netīras. Nebūs. Es varu ar šitiem pamēģināt. Nu mēģini. Bet man ir izsalīts. Bet tu saproti, tev ir jāiespiež un tad jāpagriež kāja. Vienkārši šitā nedara. Ja? Mēģini. Neko jau sabojā, tu nevar. Kur ir muzika? Un vīns pēc tam būs ārā. Nē, te, kad tu iespied, tad pagriez viņu beigās, jo citādāk viņš tev nesasienās. Jā. Aha. Aha. Сейчас сапоги там останутся. Ar rokām bija ātrāk, jā? Jā, Labi, ar rokām bija ātrāk. Protams, tas prasa spēku, bet А ātrāk. подумать, сколько у нее останется глины. Tu visu roku var nodīt. Мы со всеми сапогами Да, по да. цене. Saka, mums kā tos salmus labāk sasmalcina. Salmus sasmalcināt var. Salmus var sasmalcināt dažādā veidā, bet viena no labajām versijām ir, kad to var izdarīt tanī brīdī, kad cērp sienu. Kā reiz šis ir tas gadījums. Sienu cērp ar, šeit ar trimmeri no sākuma pielīdzina un pēc tam ar krūmgriezi. Krūmgriezi tur varēs nofilmēt tādu verti, kas tas tāds ir un kā tas izskatās, bet ar to, kad sienu līdzina, kā reiz nogriezās šitādi maziņi matiņi. Un to materiālu vienkārši nevajag saslaudzīt un izmest ārā, bet viņu vajag salikt maisos un pēc tam izmantot. Vajag obligāti sienu? Salmus. Zālāju? Nē, salmi. Jo tas, kas ir siens, jeb zāle izkaltusi, viņa sadalās un nedara, viņa nekļūst par armatūru. Un piedāvām viņa tur var sākt kompostēties un pūt, un to nevajadzētu pieļaut. Salmi savukārt netiek ārā. Bet vīns būs, jā? Вот и велосипед не надо, ноги накачаешь. Nu, ot. Roks un rollis. Nu, ja viņam būtu, man zabaki ir par lielu. Par lielu. Jā. Надо у кого Labāk plikām kājām, laikam. Viņas nolmīgi. Vienīgi kaut kādā mirklī ir augsts. Un vēl mēs dzirdziņus varējām pārēc. Jo ātrāk to dari, tad, mazāk iespēja pielīt. tur iespēja. Jā, ātrāk padarīt. Tieši tā. Ātrāk, lec. Как на лезгинку. Arī ātrāk. Kas par zaģeršu, ko es nesaprotu? Pak, zeķis nē. Главное, ноги поднимает. Kancel. Nē, zini, kas man stāsta? Iespējams, ka tava doma par kājām ir daudz labāk, jo tur, tev pielīp kājas, bet nepielīp zābaki. Vienīgi varbūt, kad skrāpējis pārāk daudz, jā. Durās viss. Vajag izmēģināt. Jā, mālā es esmu kapus, bet ar salmiem, mālā ar granti, jā. Salmiem vēl nē. Tā kā ir viss iespējas. Nu, tad tev otrā Otrā baļa. baļā būs ar Jā. manas eksperiments. Tu kāpsi ar kājām. Labi, tā. Jā, labi. Bet Šita- jūs izmēriet, tad darat citam. Я уже Mēs tu- приноровилась, по-моему. Nē, man nebūs. Mariana, смотри, как делать надо. Вот O, это tas тем. ir ātrums. А что ты там? Развивайся. Стоишь? Так она ноги напрягает, чтобы сапоги вытащить. Ну да. Ну я же... Скажи, посмотрим, когда здесь соломы будет много, тогда. Ну, тут уже довольно много. Не, басами легче. Vēl vajag tādu defilē stienīti, pie kā pieturēties. Jā, Rek, te, augšā. tas neizturēs. Сколько глины пропадает. Не Куда ты- пропадает. Подожди, Нет, что, нет, как Марианна куда на несешь? сапогах Да. осталась. Давай, снимай глину. Снимаешь? Jā, mēs redzam, kura metoda labāk strādā. Nē, ja žabiki Vas- būtu pareiza izmēra, tad būtu Zābaki varbūt, kad, jā. Ja man Varam redzēt, ka baskājainais pasākums ir Jā. efektīvs. Šodien. Un patīkamākais. Par to patīkamāko, to mēs tur varēsim runāt pēc laiciņa. Un uz viņas uzreiz liekam šito virsū, negaidot neko. Mums vajag, lai viņa ir mitra, jo tad viņa ir ritīgi lipīga.
Vēlreiz, pirmais smāls, ko ielēja, tā bija grunts vai? Nē, tas bija... Tad mēs šitā tas, ko mēs paņēmām mālu un sajaucām līdz krējuma konsistencei, lai nav pa šķidru. Ar maisītāju, jā. Ar maisītāju samikserēt to, kas ir izrakts no zemes. Jā. Un tad, kad tas ir kārtībā, tad mēs liekam krāt granti, un šī gadījumā liekam uz pusi mazāk. Jā. Viņu kā mālu, tai tilpumā, kurā tu maisi. Jā. Un pēc tam mēs liesim 2 tik daudz salmus kā mālu. Jā. Nē, vienkārši redzēju, tur bija 2 kārtas liktas, viena bija tā šķidrākā. Tā ir tā pirmā kārta. Pirmajā kārtā ir iekšā viena daļa māla un viena daļa grants. Arī krējuma konsistents māls, pusi uz pusi ar granti. Un tas, ko tu uzsmērē no sākuma, tā ir tā līme. Jā. Tu sasmērē pilnus tos, it kā tos, tā kā spurgalas tam salmam. Jā. Un pēc tam jau līmē uzreiz virsū šo. Ага. Давай обвернем вот это самое, наоборот, и вот намного легче. Būtībā bez tiem salmiem ir tā pirmā smērējumā kārta. Nē, te grants ir mazāk. Tur arī grants atšķirā. Šeit arī ir mazāk. Tur arī mazāk. Jo grants īstenībā tā doma ir tāda, ka ja sajauc tikai salmus ar māliem kopā, tādā traknā konsistencē, tad sanāk tā, ka tas salms ir diezgan slīdīgs. Jā, tas māls ir tāds, viņš padara to salmu tāds, ja tu saliek kopā pļacku, viņi tā un slīd uz sāniem. Tikko tu piešauj bišķiņ granti klāt, viņi uzreiz tā kā sabremzējās un viņš vairs neslīd prom. Un līdz ar to mēs panākam efektu, kad ar šitādu masu mēs varam uzlikt apmetumu līdz pat kaut kādiem 7–8 centimetriem vienā kārtā. Un mums tas viss vēl joprojām turās un nekrīt zemē, nešķot zemē. Savukārt, ja mēs paņemsim tādu tradicionālāku konsistenci, jeb receptu maisījumu, tad viņu varēs uzlikt, varbūt 4 centimetrus, bet tas būs arī viss. Я хочу тебе солому еще добавить. Примерно столько. Могу? Viņi не затрудно? Un kāpēc tagad salmi tiek bērti atkal? Ko saki? Par maz bija salmu? Jā, es tā mēģinu atcerēties, cik kam es kur iebēru. Bet it kā jau iebēru pilnu spaini. Tur es iebēru pilnu spaini, bet man māls bija bišķi vairāk kā pusi. Līdz ar to man vajag... Jā. Bet vīnu pieci, domāju, būtu labi. Jā. Nākamreiz. Vīnos, jā? Jeb upens. Mēs mājā upens tā daram. Upeni jāņem. Ar kājām? Jo vīnu mēs arī darām. Ar kājām? Ar kājām. Kā citādāk, jo tā īsti nevar. Mēs taisīsim arī to pirmo konsistenci. Kaut kādā brīdī jā, jo mums patreiz ir tā, ka mums viņu vēl ir. Tā es viņu nofilmēšu. Šitai baļā mums ir sagatavota grunts. Grunts sastāvā ir viena daļa māla, viena daļa grants. Patiesībā šī recepte var mainīties, jo viņa tikpat labi var būt arī viena daļa māla. Kas ir pats svarīgākais? Mums ir aizsmērēts salmiem galus. Tā, lai mums tas porainais ezīts ir pilns ar mālu, un lai viņš ir lipīgs. Un pie tās lipīgās kārtas mēs tūliņ pat negaidot, ka viņš nožūst, līmējam to biezo kārtu. Šī ir metode, kas vairāk raksturīga austrumiem, Japāna. Centrāla Eiropā tā nedara, ja? Bet priekšrocība šī metode ir tāda, ka šai sienā mēs faktiski ar vienu gājienu grunts plus uzreiz šī biezā izlīdzinošā kārta panākam absolūti taisnu stingru sienu, cietu, kuru pēc tam pa virsu tikai uzliek finiša kārtu, ja gribās un vajag. Jo tikpat labi jūs varat nolīdzināt šo un dabūt ļoti līdzenu teksturētu sienu. Ja? Var pat nevajadzēt to darīt. Lūk, bet kas pats svarīgākais, kad tiešām negaidam. Viņam jābūt, tāpēc arī mēs uzsmērējam tikai pēc iespējas tik daudz, lai mēs varētu uzklāt un negaidam, ka viņš nožūst. Ja viņš nožūst, mums nāksies ar to gruntu smērēt vēlreiz, jo tā biezā kārta pie tā nelips. Ja? Vai jāmetrina kaut kādā veidā. Nu, pēc tam ņemam šo otru masu, kas ir šausmīgi lipīga. Un mēs varam ļoti labi izlīdzināt sienu. Protams, efektīvāk ir izlīdzināt sienu salmu
jau brītiņā, nevis ar apmetumu. Bet mēs varam pielabot bedrītes, mēs varam pielabot tādas lielākas nelīdzams, jo šī kārta var salīmēties pat 7-8 cm bieza, un viņa nebrauks lejā, viņa nekritīs nost. Jā, tas ir viņas kvalitīvais efekts. Protams, sarežģītā daļa ir tas, ka viņi ir krietni sarežģītāk samaisīt nekā vienkārši mālu ar grantu kopā. Tas ir tas mīnus. Jā, tā kā šīs lietas varam nolikt pretī un skatīties, kā mums labāk patīk. Vai mums patīk nāk vairāk reizes un vairākās kārtās lēnu garu pieaudzēt to biezumu līdz mēs izlīdzinām sienu, vai ar šādu variantu strādāt it kā bišķiņ lēnāk, bet pašā laikā vienreiz atnācu pie sienas, dabūnu taisnu un viss. Ja, tad tikai finišā uzvelk plānu kārtiņu, kas ir noslēgums. Tā būtu arī it kā skaits jau pēc būtības sanāk, ka tāds pats, bet tas reižu skaits, cik reizes tu pie viena tā paša kvadrātmetra pārējai. Еще одна Kādā? Ты когда вот берешь, начинаешь вот это делать. Зачем? Ты взяла и несешь вот так. Как лопату. Не перебирай пальцами. А то они между пальцами начинают там упадывать где-то в пол. Она мне так падает. Не, держи пальцы вместе. Вот таким Как образом. лапси. Как лопату. Бери как лопату И и так. зачем ты пальцами вот так натягиваешь? Тебе наоборот неудобно. А как ты тянешь вот так, вот и тянешь. Жить, и все. А ты вот начинаешь вот так. Uz sāniem, вот. Tad plakanu to rociņu. Tā kā ar rokas malu. Šitiem arī jābūt cietiem, ja? Nogartiem kokiem, ja? Jā, mēs viņam pārlīmēsim pāri. Ja tas koks būtu lielāks, treknāks, tad mums nāktos tur likt sietu un darboties vēl tādāk. Pat cik viņš ir tik šaurs, tad tā apmetuma masa salips viena mala ar otru malu, un ja viņi atlips no koka tur apakšā, tas nekas slikts nebūs. Nu, te arī, ko mēs varam redzēt, apakšā ir diezgan dziļa bedre. Un ar šo masu mēs dabūsim pēc brītiņa. Neviens pat nezinās, ka tur būs bijusi bedre. Protams, ir atkal pretī tam visam fakts, ka jo vairāk bedres mēs mēģinām aiztaisīt, vairāk tādas javas mums ir jāsamais. Un tad ir jāizlemj, ko es vairāk gribu darīt. Vai es vairāk gribu maisīt javu, vai ātrāk tikt uz priekšu un ieguldīt vairāk darbiņu, lai to salmu dabūtu taisnīgi. Šeit augšā var redzēt mazliet vēl vienu tehniku, ko mēs izmantojām, jo vietām ķīpas ir tādas, kādas viņas ir. Un ir robi, kurus mēs saprotam, ka ar māliem aizmērēt īsti nevarēsim, jo tad būs vienkārši nežēlīgi daudz tā maisiem jāuztais. Ko mēs izdarījām? Mēs uztaisījām šo te OSB dēlīti, kurš varbūt tikpat labi ne OSB, bet jebkāda cita materiāla, ieteicams plānās dēles, uztaisījām ar tapām aizmugurē, tur, kur ir skrūve, tur aizmugurē ir tāda garuma tapiņa. Un tādu tā kā burtu iedzinām sienā iekšā. Līdz ar to mums parādījās plakne, pie kuras mēs varam naglot skaliņus. Skaliņus sagriezām no dēlīša bez zariem un pienaglojām klāt, lai ir aiz kā aizpildīt vienu citu masu, un šīs masas sastāvā ir salmi, garie salmi, nesmalcinātie, un viņi ir sajaukti kopā ar māliem tādā daudzumā, lai viņi tikai knapi nosedz salma virspusīti. Kāpēc tā? Tad mums veidojās tāds pildmateriāls, kas vēl ir ar ļoti labu siltumizolācijas vērtību. Savukārt šis, ko mēs virsū liekam, tāds nav. Viņš ir drīzāk termomasa. Viņš ir masīvs, smags, viņš uzkrās siltuma enerģiju sevi un pēc tam atdos, ja temperatūras svārstības notiks pārāk lielas telpā. Tāds tas princips. Es laikam eju maisīt nākamo. Kāda galva, bet, lai dabūtu taisni jau uzreiz šitajā brīdī, kad mēs liekam virsū, nav uzreiz obligāti ar to dēli jāspiež. Bet tad, kad mēs liekam virsū, mēs varam uzlikt šitādu mazu sprungulīti paņemt, jo garāku paņemsim, jo labāk redzēs. Un es iespiežu stūrīt iekšā, un es redzu, kurā vietiņā man līnijai tā kā pārtrūks, ja te ir bedre. Ja es tagad uzspiedīšu, reiz redzu, ka te jau nav. Līdz ar to es tikai tur varu pielīmēt klāt un atkal iet uz priekšu. Tāds vēl variants. Lai nebūtu visu laiku ar to rīvdēli tur jābrauc. Bet, protams, tādā brīdī, kad viņš tikko ir uzlikts ar rīvdēli, viņu vieglāk izbīdīt. Un ar laiku tev arī piešaujās roka, kad tu saproti, kā dabūt viņu taisni. Un tajā tehnikā, kad mēs viņu savukārt liekam virsū, tas svarīgākais būtu sekojošas darbības. Tad es ņemu pikucīti,
lieku pie sienas, un ir īpaši, teiksim, tad, kad es eju uz augšu, tad es lieku blakām un mēģinu viņu sasmērēt ar to iepriekšējo kopā. Jo tad viņš tā kā sasienās un izspiež to sienu taisa. Atkal ņemu pankūciņu, atkal lieku klāt un piespiežu gan pie sienas, gan saspiežu ar iepriekšējo uzlikto virsū. Te es redzu, ka te man ir bedre. Līdz ar to es paņemu pikucīti, no sākuma uzlieku te, kur man bija bedre, pārējo te, šito pielīdzinu un šito sasienu. Ja, visu laiku es tā kā tādas masējošas kustības izdaru, lai viņus salipinātu abas divas kopā. Viss vairāk arī nekāda liela māksla nav, tikai pacietība un Так и легче брать, правда? mierīgs darbs. Dažās vietās mums tomēr apmetumā ir jāievieto sietas. Un kāpēc? Tāpēc, ka ap durvīm, ap logiem ir vislielākās varbūtības, kur varētu rasties plēsis. Lai tā nebūtu, mēs iestrādājam sietu, un sietu nepārāk lielā platumā. Te mums ir kaut kādi 17 cm, bet tikpat te varēja būt 15 cm, nav tik liela nozīme šim platumam, bet, nu jā, 10 un līdz 7 kaut kur tur, lai ir viegli arī strādāt. Bet kas pats svarīgākais? Šādu sietu mēs liekam ap durvīm, ap logiem, citur izmantojot šo apmetuma masu mums nevajag sietu. Jo maisījumā ir tik daudz armatūras, ka viņš pilda tieši to pašu funkciju. Priekš kam vēl vienu sietu ielikt, ja? Mums jau ir ļoti daudz sietu iekšā, un mēs vēl sietu. Priekš kam. Otra lieta, kāpēc nē, šo masu būs ļoti grūti izspiest cauri sietam, līdz ar to mums tas radīs tikai problēmas. Bet tur, kur ir durvis un logi, tur mums to vajag, tad pēc daram mazliet lēnāk un rūpīgāk, mums ir jāieklāj viena maza kārtiņa ar masu apakšā. Protams, grunts, maza kārtiņa apakšā, siets un plāna kārtiņa pa virsu. Kāpēc tā? Tas ir, lai siets atrastos apmetuma masā iekšā, nevis viņas vienā malā. Tikai tad viņš pildīs savu funkciju. Nu, jā, tā mēs darām ar logiem, durvīm. Citās vietās nav obligāti. Pildīt pie ķēles un nāk kopā ar ķēli. Tāpēc viņi vienmēr tā kā tādā sānvirzienā. Viņi glauda, berzē, stumji, bet neņem nost. Nu, varbūt, ka mums pats sevies kopā. Saula pērk un Daugava. Instrumenti, kāds mēs varam izmantot apmetumā. Interesanti, kad ķellēm, ar kuru mēs līdzinām materiālu, ir liela nozīme. Jo veikalā var nopirkt dažādas. Latvijā veikalā, es domāju. Un, kas interesanti, kad lielākā daļā, lai uzklātu, mēs izmantojam veco parasto 3 stūru ķelīti, bet pie māliem ar viņu ir grūti vadīties, jo viņai kloķis ir te galā un tāds garš, un viņu grūti vadīt. Vācieši šo izmanto kā rīvdēli un gludina ar viņu apmetumu, tad, kad viņš ir uzlikts uz sienas. Bet arī viņā ir zināmas nepilnības, un arī paši vācieši to zina, tāpēc viņi ne visi gluži visu pērk. Kas būtu svarīgi ņemt vērā? Materiāls, no kā šī ķele mēdz būt izgatavota, ir dažāds. Mēdz būt nerūsējošā tērauda, un mēdz būt rūsējošā tērauda. Nu, respektīvi parasta tērauda. Katrai ir sava nozīme un katrai ir savs brīdis. Tādā brīdī, kad mēs klājam materiālu virsū un mēģinām viņu izlīdzināt, vajadzētu to, kas ir ar rūsējošu metālu, jo apmetums pie viņa līdz klāt un velkas uz priekšu. Savukārt ar nerūsējošo tērauda ķelīti būs pilnīgi savādāk, viņš vienkārši viņu nogludinās un noslīpēs un nospulēs. Tāpēc tas priekš izlīdzināšanas īsti nedara. Lūk, otra lieta, kas ir vērts varbūt ņemt vērā, kad veikalā nopērkamas šīs ķelētas, pat tad, ja tu viņu atrod ar rūsējošo tēraudu, ir salīdzinoši liela. Nu tas izmērs ir šitāds. Un kloķis ir, nu redz, cik tālu no tās ķēles, un līdz ar to tu arī tā kā, nu, sākumā, nu, grūti ir vadīt ar viņu, jo viņš ir tāds klucis un dēlis, un tu tur velc, un tāpat tās pumpas paliek, un tu nevari izlīdzināt, tad vajag tiešām taisnu. Tāpēc, ko var darīt? Var darīt līdzīgi, kā es rīkojies, var apzāģēt to ķelīti, nav viņai obligāti tik lielai jābūt. Viņi var nozāģēt un pielāgot to formu tādu, lai tev ir ērti. Kāpēc es izvēlējos šādu formu? Šādu formu es izvēlējos tādēļ, kad Japāņi, kuri ir, nu, ļoti sen darbojušies ar māla apmetumiem, ir izmantojuši šo formu un atraduši, ka viņi ir ērta.
Un es tikai, nu, tā kā izmantoju viņu zināšanas un atgriežu atpakaļ. Un tad es domāju gludekli. Jā, un gludeklis arī, jo nu, teiksim, tur, kur mums ir augšējā maliņa, nu, šitā vilkt ļoti grūti, tur tā sametās un tur tāds robi paliek. Ar šito slīpo maliņu tev diagonāli valkās ķerlīt un viss ļoti grūti aizvalkās ciet. Ja? Bet vēl joprojām paliek tas, ka šīs ķerlītes tomēr nu, nāk no šīs un tas attālums šeit nemainās. Īstai Japānā iegādātāji ķerlītei, kādas man diemžēl nav, kloķītis izskatās drīzāk šādi. Kur ir priekšrocība? Kloķītis ir ļoti īss un viņš ir ļoti tuvu. Un re, es ņemu roku un lieku viņam viens pirksts pa augšu, viens pa leju. Un tagad es esmu tik ļoti virsmai, kad es varu pat ar pirkstiem drusciņu piespiest pie virsmas viņu un vadīt, un es īstenībā daudz precīzāk to jūtu. Sliktā ziņa, ka tāda, protams, Latvijā nopirkt nevar. Jā, tā ir sliktā ziņa. Un tad arī priekš pulēšanas arī ir nozīme. Šīs te forma ir dažādas, citreiz ir ar apaļu purniņu, un tas ir atkal noteiktam brīdim derīga un vieta laba. Bet citreiz ir tā, ka šis ir tā teikt darba zirgs, ar kuru ļoti ērti visu kaut ko izdarīt. Pie tam labāk būtu, ja viņi būtu dažādi izmēri. Viena pišķi lielāk, viena pišķi mazāk. Nu, tad tu vari atkal manevrēt. Tādi instrumenti nodara. Un ar tiem nerūsējušiem tērādiem arī ir viltīgi, jo izrādās, ka ja siena ir salīdzinoši negluda, tāda vairāk mākslinieciski, sauksim to tā, nu ar tādām tā kā vēdriņiem un pumpiņām, tādā gadījumā šīs te nerūsējušā metāla ķelīte priekš nogludināšanas pašā beigā, tad, kad viņš ir valks un tu gribi dabūt pavisam gludu un taisnu, ar šādu, kādu nopērkam Latvijā veikalā, ir mazliet grūti. Kāpēc? Jo tas materiāls ir diezgan biezs, viņš ir 0,5 mm biezs, un viņš, kā jau nerūsējušas tērauds, ir diezgan stīvs. Šī ir izgatavota no 0,3 mm tērauda, un līdz ar to viņš ir daudz elastīgāks, un tu vari tās pumpas vieglāk apbraukt un nolīdzināt. Mazliet prasa roku veiklīgi piešauties, bet tas arī paliek. Tāda klasiskā eiropieša apmetuma dēlis, uz kura uzliek apmetumu, jo tad, kad strādā ar plānākām masām, viņas ir smērīgas un viņas liek uz javtura. Tā laikam tas pareizi latviešu valodā sauktos. Tad eiropietim javturis ir dēlis, kantains, un viņam ir tāds puļķis šeit. Tā viņi tur tā. Nu tā kā, es nezinu, kas, ka lietu sargu gan izvēl. Ja, un tādu, un it kā viss ir labi līdz brīdim, kad tev reāli roka piekūst, jo tas svars jau diezgan liels ir visu dienu, un tu tur ar viņu manevrē, un daudz to locīt tev tā neko. Šis atkal nāk no Japānas drīzāk, kur tā vairāk izmanto, tad konstrukcija šausmīgi vienkārši, ir līstītes, uz līstītēm šķersnieks koks, un mēs viņu turam īstenībā uz rokas virsmu. Līdz ar to svars man vairs neturās šitajā locītavā, bet svars ir uz visu manu roku, un es ar šo muskultūru viņu varu noturēt, kura ir stipri vairāk attīstīta. Plus ir daudz vieglāk darboties pie sienas, jo es vienmēr varu piešaut, kad es kaut ko uzsmēru, es varu piešaut vienmēr klāt. Ja, un viņš nenobirst man lejā. Es taču ar klājam nākamo kārtu. Un atkal ir vieglāk. Paņemam, uzsmērējam un te noķeram. Stūrīši noņemti arī ne jau tāpēc, lai smokāka forma izskatītos, bet lai tu nepakstītu sev vēduru. Bet tur pat repēm lien, tur un sadurās. Nepatīkam. Nu, lūk, un labročiem un kreļiem vienkārši atšķirās virziens, kurā šo var uztaisīt par dažiem eiro mājās, dažās minūtēs. Ja? Nekā tur sevišķi tāda nav. Bet ļoti, ļoti ērti un daudz vieglāk strādāt nekā ar to puļķi. Ir gadījies mēģināt. Nu tā kaut kā. Nu jā, tad vēl dažādi rīvdēļi, ar kuru mēs panākam tanī brīdī, kad masa ir uzklāta un mazliet viņš apvalkās. Nu faktiski jau arī tagad ir tā masa diezgan stingri, mēs varam ar rīvdēli darboties un līdzināt. Man patīk šie instrumenti, jo viņi ir ļoti viegli. Tas ir poliuretāna putas, man liekas, kas ir stingras. To ar viņu var izrīvēt. Taisni redzēt, kur ir bedrītes, tās bedrītes atkal aizklāt ciet, lai panāktu lielāku virsmas taisnumu, tādā garākā vilcienā šīs te rīvdēļi nopērkami ir garāki. Ir arī nopērkami platāki, ar ko, teiksim, ja grīda jārīvē, tad ar platāku ir ērti, ja sienā, tad ar platāku ir grūti, jo viņš ļoti lielā laukumā pielīp. Un tad ir tā, kad berzē, nāk, tur jāatsāk berzēties. Nu, un, teiksim, logu stūriem un visādām citādām figūru variantiem var izgatavot
no PVC caurules šādas te formītes, ar kurām var uzvilkt tur apaļus stūrīšus un noapaļot un nolīdzināt, lai tā forma būtu iespējami precīza un tāda tīra, bet pašā laikā tas nav likums, mēs varam pabeigt kaut vai ar cimdu, un ir kam patīk tā. Katrs dara pēc tā, kā viņam liekas labāk, un kā viņam ir ērtāk, un kā viņam estētika ļauj, man liekas, tas ļoti svarīgi, kad būvējot māju, vai īstenībā darot jebkuru darbu, kad tu kaut ko radi jaunu, nevis atstāt to izskatu kaut kā, bet izdarīt tā, lai viņa estētiski tev patīk. Ja tu jau uz viņu visu laiku skatīsies, tā vai citādāk. Ja māja, tad, sienas tu tā vai citādāk visu laiku redzēsi. Ja, es nezinu, trauki, arī tas pats. Ja tu gatavo vēl kaut kas ar laivu būvē, arī estētika ir liela nozīme krāsām un tam visam saukumam, jo tas, ko tu redzējies, un tāpēc būtu forši, ja tu ar prieku varētu skatīties, kaut kā tur sanāca tā nepārāk. Kaut kā tā. Tāda štuba mums izmantojās. Tad vēl pa virsu izmantojās švammīte, lai nomazgātu arī šitā mēs varam mazliet pamēģināt, tad pa viltīgam, un visi mitri viņi ir, varbūt pēc vairāk sametināsim. Viši momentim. Labi. Es domāju, ko? Viši uzēmodiem, bet visu nedara. Viņi parādīja to efektu, kā izskatās, kad apmetums ir diezgan gults uzvilkts un norīvēt, tad mēs varam izdarīt šitādu brīnumiņu un pamazgāt mazliet ārā to salmu. Un tad pēc tam, ja mēs uzklāsim lineļu, tad māls izžuvis kļūst tumšs brūns, bet šie salmi paliks zeltaini. Būs tāda skaista faktūra, skaista tekstūras, smuki izskatās. Bet jāņem vērā, ka tumšs brūns paliek tādā veidā. Ja? Gaišā tonī atkal savukārt to salmus netiek labi redzēs, bet kaut kur dekoratīvi to var izmantot. Kad tu viņu brauc un rīvē, tad tu vari redzēt, arī te nerīvējās, vai ne? Tad mēs pieliekam te klāt, atkal masu. Šo virsmu to nevajadzētu darīt, tas viņa ir pārāk lipīgi. Nākamā kārta, kur daudz vairāk grants, tur var, bet arī citajādi es varu jau panākt savu postu. Es redzu, ka tur tās aizbrauc uz priekšu, viņš ķerās pie šī un aizberzējās. Un te paliek kaut kādi robiņi, kurās man pietrūkst masas, ko mēs darām, ielikam vietā un aizsēkam vietu. Viss tā vieta arī ir atrisināta. Te mums vēl pietrūkst. Un tā mēs varam panākt iespējami gludu virsmu. Tātad mēs esam sagatavojuši plāksnīti, uz kuru mēs eksperimentēsim, lai eksperiments izdotos labi. Mums ir vajadzīga plāksnīte, kurai ir mazliet porāna virsma, jo citādā gadījumā es uzlikšu apmetumu un vilkšu, un viņš brauks prom. Tā kā OSB plāksnīte tādā klasiskā izpratnē nederēs, labāk ir kaut kas bišķiņ ar poru. Bet, ja porāņus nav, piemēram, starp citu, beigās tagad stāsts, ka, ja gribās uztaisīt apmetumu māla vietā, kur, tā kā tas organiski nebūtu, mums ir reģipša siena. Un tagad tur vajag virsū. Mums jāsagatavo būtu virsma tā, lai viņus varētu to apmetumu uzlikt. Un ko var izdarīt? Var sajaukt klīsteri, tad no miltiem gatavot līmi, ar granti un ar pinzeli uzpinzelēt uz tā reģipša. Viņš pielips, un viņš būs ļoti porāns, tāds ir respektīvi ass, tā kā smilšpapīrs, un uz viņu normāli varēs uzsmērēt virsū. Tādāk uz tā reģipša viņš īsti nepielip tā labi. Bet tad tas strādā. Tad lūk, mēs ņemam uz horizontālu virsmas, to izdarīt ir, nenormāli viegli, ja? Un izsmērējam tātad šo te materiālu, ja? Šī gadījumā te mēs nemēģināsim neko tur baigi izdarīt nežēlīgi gludi vai kā, jo mums tas svarīgākais ir viņu pielipināt pie materiāla un dabūt daudz nozīmērīgi. Kā jūs arī varat šeit ātri redzēt, ir iekšā klimpas, kuras es neesmu izmaisījis. Bet tas ir tikai piedodami priekš eksperimentu. Tās klimpas nav tik liels. Jā. Šī kā reiz ir tā vieta, kurā... Iedod man to noreiz vairs nerušējošo tērauda ķelīti. Tūlīt redzēsiet, kas notiks. Tad šitā tas notiek ar rūsējošo. Tad es rekur uzlieku
piciņu ar šo. Un tā, kas ir spīdīgi. Vienā lielo. Rekora lielo. Un tagad es mēģinu izdarīt to, tieši to pašu ar to. Zini, kā viņš viņu nostridina. Un man ir krietni vairāk jāpiepūlās, lai es viņu dabūtu taisni. Viņš tikpat labi slīd arī tā. Ar šito es velku taisni, un viņa man nāk līdzi. Tā jāva. Es viņu varu aizvilkt uz bedrēm. Viņš pats citreiz tik iznāk, ka nāk no materiāla nost. Nu, tā, kad man tas materiāls ir tā kā pielikt klāt, tomēr laikam nav pats labākais. Jābūt mitra? Jā, vienīgais, mēs varam uzkrāsot tā kā slaptu mālu virsū. Nu, jā, tagad šinajā momentā man tagad reklīja paraudziņš tā kā sienai, bet, kā jūs redzat, ir pampaki uz augšu uz leju. Nu, es it kā esmu novilcis taisni, viņš tikai tā paliek bišķi. Tad pēc kaut kāda laika, pēc kaut kāda laika es ņemu šito instrumentu un viņu rīvēju. Un viņš man pats parāda, kurā vietā es esmu kaut kādas bedres atstājis, un tie akmenīši griežas un sagriežas tajā visplakanākajā formā, un apmetums kļūst blīvs. Nevajag arī baidīties, ka jums izrīvējās te kaut kāds rops, jo jūs vienmēr varat paņemt materiālu, nu, kaut vai no baļas, un atkal viņu aiztaisīt ciet, vai ja jums ar sānu noberzējās nost kaut kas, jo tas nozīmē, ka tur bija pumpa. Un viņš vienkārši nonāca nost, viņš tev izlīdzinās. Jo lielāku laukumu tu vari tā berzīt, jo taisnāku virsmu tu vari panākt. Kas būtu svarīgi zināt, nevajag darīt tā te berzēji apstājos un ņem līdzi. Nu, šitā neplēšam nost, vienmēr viņu tā kā slidinam nost, jo citādi viņš salīdz. Un tā es varu izrīvēt un dabūt to virsmu taisnu. Tas ir blīva un taisna virsma. Un tā, ka viņš ir apkalpis, čut valkas. Tad mēs ņemam nerūsējošā tērauda cirlīti un uzvalkam slīdēm. Ar rūsējošo melnā metāla ķēlīti to nevar izdarīt. Viņš atkal sāks vilkties līdzi un leks vaļā no apakšas un tā. Bet ar to pēc brītiņa varēsim pamēģināt.